Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Uzmanības centrā joprojām miers Ukrainā. Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio Floridā svētdien notikušās ASV un Ukrainas delegāciju sarunas par iespējām izbeigt Krievijas un Ukrainas karu nosauca par produktīvām, taču vēl esot daudz darāmā. Izdevums Axios, atsaucoties uz diviem anonīmiem avotiem Ukrainā, apgalvo, ka sarunās visvairāk šķēpu ticis lausts par jautājumu, kur faktiski atradīsies miera līgumā noteiktā robeža ar Krieviju. No ASV puses sarunās piedalījās arī Vitkovs un Trumpa znots Džāreds Kušners. Viņi abi rīt dosies uz Maskavu. Kijevā šonedēļ gaidāma Trumpa īpašā sūtņa Dena Driskola ierašanās. Eiropas Savienības aizsardzības ministri šodien Briselē apspriež atbalstu Ukrainai un Eiropas aizsardzības gatavības uzlabošanu. Eiropas Savienības valstīm, kas ir ieinteresētas saņemt aizdevumus no Eiropas Savienības 150 miljārdu eiro vērtā aizsardzības fonda, vakar bija jāiesniedz detalizēti plāni, kā tās tērēs šo naudu. Nav brīnums, ka 19 no 27 bloka dalību valstīm izrādīja interesi piedalīties finansēšanas schēmā. Jāatzīmē, ka sarunas par Lielbritānijas pievienošanos fondam kā valstī, kas nav Eiropas Savienībā, cieta neveiksmi. Domstarpības radās par to, cik daudz Londonai būtu jāmaksā, lai fondā piedalītos. Ciklons Senjar izraisīja plūdus un zemes nogruvumus Dienvidaustrumāzijā. Indonēzijā, Taizemē un Malaizijā gājuši bojā vairāk nekā 600 cilvēku. Lielākie upuri ir Indonēzijas Sumatras salā, kur dzīvību zaudējuši 442 cilvēki, 402 pazuduši bez vēsts, bet gandrīz 300 000 cilvēku bija spiesti atstāt savas dzīvesvietas. Aplūdušas un sagrautas ēkas, zem ūdens atrodas autoceļi, traucēti sakari. Plūdu skartajos rajonos trūkst pārtikas un ir bijuši gadījumi, kad cilvēki izlaupa veikalus. Vairāki apvidi izolēti no ārpasaules. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu lūdza valsts prezidentu Ichaku Hercogu apžēlot viņu saistībā ar apsūdzībām korupcijā. Netanjahu ir vienīgais premjerministrs Izraēlas vēsturē, kurš stājies tiesas priekšā atrastamies valdības vadītāja amatā. Netanjahu apgalvo, ka tiesas prāva sašķēlusi valsti, apžēlošana atjaunotu nacionālo vienotību, bez tam prasība 3 reizes nedēļā ierasties tiesā viņam traucē valdības vadīšanu. Atgādināsim, ka prāva sākās pirms 5 gadiem, tā saistīta ar 3 atsevišķām lietām. Prokuratūras vērtējumā Netanjahu nodrošināja labvēlīgu regulējumu mediju grupām apmaiņā pret pozitīvu atspoguļojumu, kā arī apmaiņā pret dārgām dāvanām veicināja kāda turīga Holivudas producenta interešu izpildi. Pagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem blēži izkrāpuši 460 937 eiro. No 24. līdz 30. novembrim valsts policijā reģistrēts 271 krāpšanas gadījums. No tiem 71 gadījumā iedzīvotāji zaudējuši naudu. Novembrī Latgalē par tuvinieka nosišanu aizturēts un apcietināts vīrietis. 19. novembrī Augšdaugavas novada Višķu pagastā savā privātu mājā tika atrasts 1961. gadā dzimuša vīrieša līķis, uz tā ķermeņa un sejas konstatēja miesas bojājumus. Notikuma vietā mirušā vīrieša tuvinieks likumsargiem skaidroja, ka miesas bojājumus persona guvusi pirms 2 dienām, kad nenoskaidrotas personas viņu piekāva. Valsts policija sāka kriminālu procesu par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kā rezultātā iestājusies cietušā nāve. Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, Dienvidlatgales iecirkņa darbinieki noskaidroja iespējamo vainīgo un jau 21. novembrī aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā 1987. gadā dzimušo vīrieti notikuma vietā sastapto mirušā vīrieša tuvinieku. Daugavpilī spēkā ir pašvaldības izpilddirektoras rīkojums par aizliegumu atrasties uz pilsētas ūdens tilpju ledus. Ņemot vērā faktisko ledus stāvokli un meteoroloģiskās prognozes, līdz rīkojuma atcelšanai ir spēkā aizliegums atrasties uz ledus Daugavpils administratīvajā teritorijā esošajās publiskajās ūdens tilpnēs. Pašvaldības policija uzrauga, lai aizliegumu ievērotu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio